Psihologs Viktors Franklins izgāja 4 koncentrācijas nometnes. Tur viņš iegāja ar teoriju, bet izgāja ar praktiku. Tur viņš piedzīvoja milzīgas šausmas. Viņam bija iespēja nenokļūt tur, bet no debesīm viņš saņēma atbildi, ka savu vecāku ir jāgodā un nepameta viņus. Tur bija bāts, kas dzina cilvēks izmisumā, tur bija katorgas darbs. Viņš mācījās visu uzveikt ar gara spēku. Viņš uzskatīja, ka cilvēks visu var uzveikt ar gara spēku, jo mūsu ķermenī matērija sastāv tikai 1%. Vispārējais dvēsele un gars ir 99%, jo cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības. Un Dievs mūsu radīja nedzīvot pagātnē. Dzīve ir tagad un tūlīt šajā sekundē. Ja dzīvei ir jēga, tad arī visām ciešanām ir nozīme. Mēs savām ciešanām varam piedēvēt augstāku nozīmi, un to var paveikt, dzīvojot garā, nevis pēc miesas.